Labrīt visiem! Šodien esam jau lampas otrā dienā, bet joprojām šeit stabili stāv pasaules mazākā skatuve numur 1, un tā ir Latvijas Jauno zinātnieku apvienības skatuve, kur mēs runājam par zinātni un domājam lēni. Paldies visiem, ka esat ieradušies, jo šī ir viena no nozīmīgākām intervijām, jo Rasma intervēs ķīmiķi. Sveiks! Labrīt, labdien! Kas man te uz skatuves ir? Ingum. Uz skatuves ir Ingus ar vienu S, pēc profesijas ķīmiķis, kā jau šī te mazā intervija arī nosaukta, domājam, lēnām par ķīmiju. Tas laikam, jā, tā caurvīt caur manu profesiju, caur to, ko es esmu padarījis un vēl neesmu padarījis. Parasti saka, neprasa, cik tev gadi, bet es gribu paprasīt, cik tev gadi. Tu jau man to tikko prasīja, man liekas, bet man ir 33 gadi. Man ir ļoti īsti tādas zelta zivtiņas atmiņas, kā uznāks skatos, visas aizmiršas. Bet pastāst man, tas ir, kā lai saka, pats brieduma laiks cilvēkam. Tu esi rakstījis, vai kāds par tevi ir rakstījis, ka tu esi nolēmis, ka tava dzīve būs stabila zinātnē. Man ir jautājums, kā tu esi nonācis līdz šim ķīmijas dzīves tādai, es teikšu, jau zvaigžņu stunda oži, ja? Noteikti, ka zvaigžņu stunda neoži. 33 gadi tas ir, ja es būtu profesionāls sportists, teiksim, basketbolists, man saukt par veterānu. Teiktu, šitas te vecais krabis šodien iznāk uz laukuma un cerams, ka viņam nav stīvas locītavas un viņš spēs uzspēlēt kaut ko. Veiksmi šodien vispār basketbolistiem visiem. Bet zinātnē ir pilnīgi savādāk. 33 gadi tas ir, tu vēl esi pilnīgs maziņš jaunietis zinātnes sfērā, jo zinātnes karjera, mēs esam jaunie zinātnieki, viņa tiek mērīta likumiski pēc tā punkta, kad tu iegūsti doktora grādu. Un doktora grādu es ieguvu pirms mazliet vairāk kā 3 gadiem. Tas nozīmē, ka pašlaik es esmu tāds mazliet nīgrs todlers, kurš vēl mēģina saprast, kas ir pasaulē, ko man darīt, ko iesākt ar iegūto grādu, kādu zinātni darīt. Un tas vēl tādējā zinātnes pasaulē ir ārkārtīgi, man liekas, jauns vecums un, protams, atkarīgs no nozares, atkarīgs no profesijas. Tu iezīmēji tādu plašo lauku, bet man tiešām interesē, es parasti, es gribēju rakstīt tā kā nodrukāt krekliņu, es mīlu ķīmiju, ja? Un es tagad varēju atļauties tikai es mīlu. Tad pastāsti, kā radās tava mīlestība pret ķīmiju, kad viņa radās, cik tev bija gadi, kā tu saprati, ka tas ir tas, kam tu veltīsi, ja tu saki visu dzīvi. Tas ir ļoti daudz ķīmijas. Jā, tas ir labs jautājums, par ko es pats esmu domājis. Ja godīgi, man ķīmija sākotnēji nepadevās, man liekas, ķīmiju sāk mācīt, kad 8. klasē, varbūt kāds te atcerās 8. klasē, ja? 7. klasē jau sāk mācīt. Paldies. Man kaut kā atmiņā palicis kā 8. bet iespējams arī 7. Un es atceros, ka man nepadevās īpaši labi ķīmija. Un man bija tāds skolotājs Arnis Andersons no Cēsīm. Es esmu cēsnieks, starp citu. Tiemžēl viņš ir jau viņa saulē viegli smilts viņam. Bet viņam bija tāda interesanta pieeja, kad stundu laikā viņš ļāva skolēniem, man liekas, tādu absolūtu visatļautību. Viņš baigi neiespringa uz to, vai mēs tur mācāmies vai nē. Bet savukārt pēc stundām viņš darbojās ar dažādiem, teiksim, olimpiāžu uzdevumiem, kaut kādām tādām vietām, tur rādīja eksperimentus, un man tās stundas, ne īpaši patika sākotnēji. Man pat bija problēmas, man liekas, man bija jāiet pārrakstīt kaut kādi tur kontroldarbi vai kaut kas uz to pusi. Iespējams, es mazliet piefantazēju šo gadu laikā, bet tā atmiņā man tas ir palicis. Un tad es redzēju, ka pēc stundām viņi nodarbojas ar tādām interesantām lietām, risina kaut ko daudz interesantāku nekā tas ir skolas pamatvielā. Tur apkārt bija arī vairāki citi, tobrīd daudz talantīgāki jaunieši. Man liekas, ka wow, šis ir reāli labais, ko viņi tur dara. Tur tādas tā kā mīklas, kur ķīmiju tu var izzināt, kā tur kaut kādi procesi norisinās, kā kaut kādas vielas iedarbojas, kā tu var kaut ko jaunu iegūt. Eksperimenti arī bija aizraujoši, viņš bija tāds diezgan harizmātisks pasniedzējs. Un tad pakāpeniski no tāda cilvēka, kuram varbūt ķīmija nepadevās, es nonācu jau līdz tādam cilvēkam, kuram ķīmija laikam labi padevās, kad 12. klasē, kad bija jāpieņem tā izvēle, kas ir varbūt daudziem 12 klasniekiem, ko darīt tālāk, man nebija divreiz vispār jādomā, es iesniedzu dokumentus tikai vienā vietā, un tur es arī paliku turpmākos, man liekas, arī 10 gadus, jo mans alma mater ir Latvijas universitāte, kur es sāku kā bakalaura students un noslēdzu kā doktorāns, kā ieguvis grādu jau. Tā kā noslēdzi vienu posmu, es teikšu tā. Varbūt tu vari pastāstīt, ļoti daudz cilvēki apdauza galvu
studējot doktorantūrā? Pastāst savu to ceļu doktorantūras posmā. Ja, katram doktorantūra ir pilnīgi savādāks ceļš. Es domāju, ka nav tādas universālas atslēgas atkarīgs no tā, kāds tev ir. Savu recepti. Man nebija īsti nekāds recepts. Es vienkārši uzsēdos uz tā plosta un centos noturēties un neiekrist ūdenī. Un sekoju savu darba vadītāju norādījumiem, centos aktīvi iesaistīties visur, kur vien varu, bieži vien pat par daudz, nepratu pateikt nē. Tagad retrospektīvi skatoties, protams, tas varbūt ir labi, jo man bija ļoti daudz iespējas, kur iesaistīties, bet atgriežoties par to ķīmiju, daudziem varbūt liekas sajūt, ka, ja tev patīk ķīmija, tad tev ir jāpatīk par tādiem eksperimentiem, sprādzieniem, pirotehnikai, tam līdzīgām lietām. Tā varbūt šķiet. Man, piemēram, tas tā nebija. Jā, man nebija skolas laikā, kad tu ilgstoši vēroji slaimu, ja? Jā, kad es tur mājās taisu kaut kādas tur baigās ķīmijas eksperimentus, un es par to pēc tam ārkārtīgi fanoju, rādu citiem. Man vairāk interesēja tas, ka ķīmija tas ir kā instruments. Tas ir instruments, ar kuru tu vari atslēgt ne tikai varbūt karjeras durvis, tā merkantili domājot, bet atslēgt dažādus jaunus noslēpumus. Un kaut kādā ziņā man tas fascinēja varbūt no tādas Harija Potera bez maz vai pasaules, kad ķīmija ļauj tev ieraudzīt to ikdienas maģiju, līdzīgi kā ļoti daudzas tehniskās zinātnes, piemēram, vai es saprotu, kā strādā mikrofons, kā pārveidojas skaņa, kā šis te signāls tiek pārveidots no vienas puses uz otru. Man nav ne mazākās nojausmas. Jā, bet ķīmijas pusē es kaut ko zinu, un tas man ļauj ieraudzīt pasauli kaut kādā mazliet savādākā gaismā, to arī skaidrot citiem un pielietot to, varbūt tādos arī pētījumu aspektos. Bet atgriežoties pie tā, ko tu prasīji par to doktorantūru, es nezinu, kāds ir, kurš studē doktorantūrā? Tur pāris cilvēki ir. Viņi visi ir ieradušies. Jā, šie 3 cilvēki ir. Jā, kāda veiksmes atslēga. Droši vien, kad es kaut kur internetā lasīju tādu varbūt nievājošu frāzi, kad, lai iegūtu doktora grādu, tev ir vajadzīgs dibens. Tāpēc, ka tev ir daudz jāsēž un daudz jāraksta. Un kaut kādā ziņā es piekrītu, ka, lai iegūtu doktora grādu, tev ir vajadzīgs, protams, tev ir vajadzīga galva, bet tev ir vajadzīgs arī dibens un liela pacietība, lai spētu izsēdēt šos 3-4 gadus, citam pat 5-6 gadus, lai iegūtu to grādu, lai saņemtos un neatmest tam ar roku. Jo, bez neatlaidības zinātnē, kā es vairāk kārt jau, man liekas, minējis, daudzās citās sarunās, ka tas ir maratons, jā, tas nav tāda ātra, strauja karjera, kurā tu pēkšņi uzkāp slavas zenītā un tad mēģini noturēties. Tas ir tāds ilgs ceļš, kur tu caur kļūdām un veiksmēm mēģini nonākt mazliet tālāk, nekā tu biji pirms tam. Jā. Man ir radies priekšstats, cik ļoti ilgi es tev pazīstu, būs 1,5–2 gadi drīz. Tāds, jā. Jā, bet tad mēs svinēsim kopā. Protams. Jā, Veldzē, kur mums parasti notiek jaunā zinātnieka apvienības zinātnes pusstopi. Es ceru, ka vēl notiek. Vienā pasākumā es atceros, biju uzaicināts un man bija jāreklamē apvienība, un es kaut kā vēlsirdīgi stāstīju, visiem, kam interesē, droši tur nāciet uz tiem zinātnes pusstopiem Rīgā, jā, saskatīsimies visi, iepazīsimies kopā ar citiem jauniem zinātniekiem, droši, un tad man piebakstīja, teica, ka tāda vairs nav. Bet es ceru, ka ir. Bet tas, ko es tev gribēju jautāt, tagad mēs satiekamies 2024. gads, tu esi ķīmiķis, tu esi Veldzē un tu satiec cilvēkus un tu viņiem saki, kas ir 3 svarīgākās lietas, kas tev jāzina no ķīmijas, ikdienā, kur ķīmija ir iesaistīta, par ko uztraukties, par ko būt uzmanīgam, par ko padomāt. Jā, tas ir ļoti tāds ārķīgs jautājums. Jo vakar es tev palīdzēšu. Vakar mēs gājām ar cilvēkiem pa Lampas festivālā teritoriju, un mēs nospriedām, ka ļoti, ļoti daudz drošībnieku. Un es saprotu, ka tu arī ar pārtikas drošību strādā. Kas ir tas, par ko mums būtu jādomā kā cilvēkiem, kur varbūt neko no tā nesaprot pārtikas drošības kontekstā? Jā, varbūt ieskicēju tiem, kas pirmo reizi dzird mani cilvēku Ingu Pērkonu ķīmiķi, ko es nodarbojos. Es esmu piesārņojuma pētnieks, tā ir mana specifika. Es pētu piesārņojumu apkārtējā vidē, ūdenī un pārtikas produktos, dažkārt arī kaut kādos bioloģiskos materiālos no dzīvniekiem un ļoti reti no cilvēkiem. Un, ķīmija ir tā, ka ķīmija nav redzama. Tāpēc es gribu, lai tu man izstāsti, ko es neredzu un no kā man jau... Tāpēc jau arī esam mēs, ja jau tas būtu kā, nomests maisiņš vai kaut kur izlieta benzīna kanna ūdenī, kas ir
acīm redzams piesārņojums, kas arī cilvēkiem, ja tu pajautā 10 cilvēkiem, ko viņi saprot ar vides un pārtikas piesārņojumu, tad lielākoties par pārtikas piesārņojumu tā būs, pelējums uz kaut kurienes, un par vides piesārņojumu tie būs plasmasas atkritumi, kaut kādas izmestas riepas, piesārņoti meži. Tas, ar ko es nodarbojos, tas jau ir tādā molekulārā līmenī. Piesārņojums, ko mēs nevaram ieraudzīt. Ja? Tu, nezinu, ēd, piemēram, pistācijas, kādam garšo pistācijas. Jā, man ļoti garšo pistācijas. Pistācijās izrādās, pistācijas ļoti iemīlējuši ir tādas pelējuma sēnītes, kas spēj ražot viskaitīgāko toksīnu būtībā pasaulē. Tas ir aflatoksīns, bet tu nevari to ieraudzīt. Viņš ir ārkārtīgi kancerogēns. Es domāju, ka šo te... Neēdiet pistācijas. Nē, pistācijas varēs. Viņas tiek ļoti rūpīgi pārbaudītas. Daudz pistācijas par ienāk, piemēram, no Turcijas, kur ir vesela laboratorija, kas tikai to vien caurām dienām nodarbojas, lai pārbaudītu, vai šie toksīni tur neatrodās. Tad arī Latvijā mēs to darām. Tad mēs pārbaudam Latvijā arī pistācijas. Arī Latvijā mēs pārbaudām pistācijas. Kā tas notiek? Kas tagad visas pistācijas, kas ir pārtikas? Ne, visas, protams, ka nē, tas vienkārši cilvēcīgi darba ziņā nav iespējams. Bet, protams, selektīvi tiek paņemti nejauši paraugi no dažādām vietām, kas ir pieejami pārtikas tirgu, un tiek pārbaudīti, vai nepārsniedz kaut kāda cilvēkam bīstamās normas. Ja? Un tā jau ir ļoti daudzām lietām. Tas nav tikai, tas neaprobežojas tikai kādiem riekstiem. Es sapratu. Bet pastāst man to, atnāk, piemēram, valsts institūcijas, vai tas ir uzdevums jums kā institūcijai, ka jūs vienkārši esat atbildīgi par to, lai pārbaudītu. Šajā gadījumā pistācijas jums ir jāpārbauda katru gadu. Redziet, es atrodos tādā mazliet varbūt savdabīgā zinātniskā institūtā, proti mana zinātniskā brīvība robežojas arī ar kaut kādu references funkciju. Proti, es pārstāvu Zinātnisko institūtu BIOR, un tur mēs realizējam šīs te monitoringa analīzes, kas ir tāda valsts deliģēta funkcija, lai nodrošinātu, ka Latvijas patērētājiem pieejamā pārtika, ūdens un arī kaut kādā ziņā apkārtējā vide ir droša, ja, kad mēs nevaram saindēties. Es esmu ļoti pateicīga. Paldies Bioram. Kas ir vēl, kas mums būtu jāzina? Tā kā pārtikas šajā drošības kontekstā. Tad, man liekas, tādas klišīskākie piemēri noteikti ir neēst sapelējušu maizi. Ja, tas ir piemēram, vai redz uz ievārījumu ir kaut kāds pelējums. Penicilīns, labi. Penicilīnu ražo tikai ļoti šaura grupa pelējumu sēnīšu, bet noteikti tās principā nav tās, kuras aug jums uz baltmaizes, kas ir nedēļu atstāta mazliet tādā patīkamā iepakojumā. Jā, kurš ēd pelējušu maizi? Paskiet. Re? Ir cilvēki. Nu, ir gadījies, jā. Jā, bet mazāk nekā to, kas ēd. Jā, varbūt uz tosteru uzliekot, ir iespējams samazināt tur esošo. Tagad to ar mani runāt. Tagad es visu apalējušo maizi varēšu tosteru. Jā. Redz ar to pelējumu ir tā, kad gotiņas. Nu govis tev nav žēl, ja? Cilvēka žēl, govis nav žēl. Labi, un trešā lieta, kas būtu vēl tāda? Un trešā lieta varbūt par tādu, nezinu, sadzīviskām lietām, kad, ja ir iespēja neizmantot lieku ķīmiju, to var darīt. Tas ir, ja ir iespēja vannas istabu iztīrīt ar varbūt tādu mierīgāku līdzekli, nevis ar pašu niknāko, kas veikalā pieejams, tad... Tur jau nav rakstīts niknais līdzeklis un... Nu, bieži vien jau ir rakstīts, ka tur tāds, nezinu, kaut kāds... Traipat īrītais turbo 3000, kas tev 5 sekundžu laikā iznīca visas baktērijas un tam līdzīgi, jo tur arī, teiksim, katrai lietai ir sava pielietošanas sfēra un cilvēki nereti pārspīlē. Ja? Un mums arī tomēr ir jārūpējas par to, ko mēs paši kādu šo te dabas pirkstu nospiedumu radam. Un, ja mēs to varam darīt tādā puslīdz sakarīgā, protams, ir situācijas, kad viņi ir jālieto, bet visu ar mēru un samērīgumu. Es zinu, es dažus raidījumus esmu klausījusies, kur tu uzstājies, un īstenībā esi ļoti labs runātājs, un tas ir liels izaicinājums intervētājiem. Bet pastāst man, kā tu varētu raksturot savu to vienu ķīmiķa dienu, bet bez administratīvā darba pieminēšanas. Es zinu, ka tā ir arī daļa no pētnieku darba, bet kāda būtu tāda tava ideālā ķīmiķa darba diena? Nu, ideālais
nevar iedomāties, vai es varu pastāstīt kādu, kas man bija šonedēļ, teiksim, Svaiga, jā. Mums ir vairāk sadarbības projekti. Viens no sadarbības projektiem ir ar Dobeles dārzkopības institūtu, kur mēs... Tas ir tas, kur ceriņi vai āboli? Kur ir tur ir ceriņi, viņiem ir ļoti skaists dārs, tiešām iesaku visiem, kas nav bijuši, doties uz Dobeli. Tur viņiem viss kaut kas aug visu cauru gadu. Ceriņi vairs neauga, ceriņi aug, bet nezied, bet ir viss kaut kas cits. Tur ir ārkārtīgi skaisti. Bet, es biju šogad. Jā, tad darba diena tāda, kad atnāk ļoti satraukts e-pasts, kad mēs tūlīt atsautīsim paraugus, mums ir pusotra diena laika, mums ir jāiesniedz pētījumam tur kaut kādi pēdējie dati, vai mums var izlīdzēt, un ir nepieciešams atrast kaut kādus tur vitamīnu atvasinājumus, kurus tur pētnieki uz vietas Dobelē ir potenciāli sagatavojuši no dažādiem, man liekas, vīnogu eļļas paraugiem. Un tad es dodos, sagaidu kurjeru, viņš man atved tos paraugus, es dodos pie instrumenta, es noregulēju instrumentu tā, lai viņš būtu darba kārtībā, es realizēju analīzes, un tad es sēžu, skatos uz datiem, mēģinu saprast, kas ir kas, es ar viņu sasanos, pastāstu par to, pēc kā izskatās, tad mēs mazliet piekoriģējam, varbūt to trajektoriju pētījumu, un tā paiet tā diena, kamēr es visu noformēju, un man izdodās atrast to, ko, piemēram, viņi meklēja, ka tur tik tiešām tajos vīnogu eļļas paraugos ir iespējams atrast kaut kādus vitamīnu atvasinājumus, kurus ir iespējams pārvērst tālāk jau par šo te pašu vitamīnu. Vitamīnu kam? Vitamīns E šajā gadījumā. Un ko viņi dara tālāk ar to visu? Ko viņi dara? Viņi primāri skatās uz iespējām uzlabot produktu pievienoto vērtību dažādiem pārstrādes atkritumiem. Ja? Kad dažādu produktu ražošanā, vienalga vai tas būtu kaut kāda industrija, kas nodarbojas ar vīnogu, tiešo produktu ražošanu, piemēram, sulas vai eļas, rodas dažādi pārstrādes produkti. Un vienmēr šos atlikumus ir vērts apskatīt no tādas perspektīvas, vai mēs tos varam izmantot kaut kur tālāk, lai tie nekļūst vienkārši par atkritumiem. Un tad tiek meklēts dažādas iespējas, vai tur ir, piemēram, kaut kādi vitamīni, citi bioaktīvie savienojumi, kurus būtu iespējams attīrīt, izmantot tālāk, nezinu, iekot varbūt kapsulās vai kaut kā, nezinu, izdomāt, kā iegūt no viņiem kaut ko ar pievienoto vērtību, lai būtu pēc iespējas mazāk atkritumu. Es tagad pajautāšu kaut ko tādu, ko noteikti nevēlēs dzirdēt. Labi. Ja? Gatavojies. Gatavojos. Tev nešķiet, tu nekad nedomājis, ka tu varētu tā kā taisīt podcastu sēriju par ķīmiju un pārtiku, vai tas tev nav ienācis prātā? Nē, patiesībā tas nav ienācis prātā. Es varbūt esmu spēlējies ar ideju, ka cilvēks vajag informēt, un es to arī cenšos aktīvi darīt savos sociālos tīklos, kur es rakstu tādus varbūt mazus pārstāstus par tādām sadzīviskām lietām, kas, man liekas, pēdējais bija, kad cilvēkiem ļoti patīk izmantot dažādus insektu atbaidītājus. Tagad ir vasaras laiks, un daži no šiem insektu atbaidītājiem nav tik labi, kā cilvēkiem šķiet. Viņus aktīvi reklamē, bet viņi patiesībā ir diezgan bīstami, un tajā skaitā bīstami arī pašam cilvēkam. Un tad es, piemēram, par tādām tēmām runāju. Bet man liekas, ka problēma ir tāda, ka cilvēkiem neinteresē ķīmija, cilvēkiem neinteresē zinātne in general. Kāpēc tu viņus tādi vispārinājumi, kā lai saka, man interesē, es klausos, man labi, nav jautājumi jāuzdod. Atsevišķi... Bet kas ir tas, kas tev liecina, ka cilvēkiem neinteresē? Pirmām kārtām lielai daļai ir trauma no vidusskolas par ķīmiju un fiziku. Un cilvēkiem ir arī ļoti aktīvi stereotipi par to, ko varbūt nodarbojas kaut kāds zinātnieki, nezinu, tur iedomājas, viņš tur trakais zinātnieks halātā, tur laboratorijā kaut ko dara, taisa narkotikas sprākstvielas, kaut ko tam līdzīgi. Un tie bieži vien ir gauži aplami. Bet tas vairāk, es šeit nerunāju tieši par ķīmiju, bet vairāk cilvēkiem varbūt neinteresē zinātne kā tāda, tie zinātnes kaut kādi procesi, atklājumi, tam un cilvēkiem patīk lietot lietas. Un pakalpojums, ko sniedz zinātne. Cilvēkiem patīk lietot labas zāles, cilvēkiem patīk, ka viņu dzīve ir atvieglota, bet viņus varbūt neinteresē zinātne kā zinātne. Ja? Un to mēs arī, man liekas, ļoti labi varam redzēt, kaut vai paskatoties uz kaut kādu preses izdevumiem, kas ir pieejami lielveikalos. Ja? Kas tad ir tās pieprasītākās lietas, ko cilvēki ikdienā patērē, kāda tā informācija. Un, ja mēs arī tā kritiski paskatītos uz savu ikdienu, kas ir tas, ko mēs patērējam informatīvi, tad zinātne tur būtu ārkārtīgi maz. Es likšu šeit punktu, jo mēs sākam čīkstēt. Bet tātad es domāju tā, es no savas puses. Man zinātne ir, es pētu cilvēkus. Un, ja es atnāku un pasaku, tā kā vienā reizē bija viens prezidents, kur izgāja pie brīvības pieminiekta un pateica, visa sabiedrība ir slima.
Un tad manī pamostās tāds revolucionārs. Es gribu iziet pie brīvības pieminekļa un pateikt, nē, es neesmu slima. Tad jautājums, kādas zāles tu piedāvā tā kā slimībai, ka cilvēkiem vispār nekas neinteresē zinātne, neinteresē ķīmija, neinteresē fizika, patīk lietot lietas. Tā kā, tu esi Renē. Ko tu piedāvā, ko darīt savādāk? Kā mēs varam panākt to, ka cilvēkiem sāk interesēt kaut kas cits? Jā, pirmkārt, sakot, ka cilvēkiem neinteresē zinātne, protams, vispār. Tas neatiecās uz visiem cilvēkiem, tas arī kaut kādā ziņā trivializē. Bet ko darīt? Darīt jau jāsāk pēc iespējas agrāk. Ir jādomā, kā strādāt ar bērniem, jo tā interese viņi jau lielākoties nerodas kaut kad 30, 40 gadu vecumā, ja vien nav kaut kāda spiesta lieta. Runa ir par to, ka cilvēkiem tiešām šie te procesi un veids, kā domāt, veids, kā kaut ko atklāt, arī šī zinātkāre, ka viņi spēj šo te, jo, tagad ir tāds, kas ir termins R&D, Research and Development, es nezinu, kā tas latviski precīzi, zinātne un attīstība, pētniecība, jā. Ļoti daudzās kompānijās tas ir. Tā ir budžeta līnija, ko parasti Latvijas kompānijas neparāda. Jā, tur ir tāds, zināms, birokrātisks sloks, man liekas, kāpēc tā notiek. Bet, ja mēs tā padomājam, ļoti liela daļa cilvēku ikdienā saskarās ar kaut kādu pētniecību. Jā, tā kaut vai ir pētniecība, nezinu, tev ir jānopērk automašīna. Un tu ej sludinājumu portālā, un tagad tu sāc skatīties, kāds ir cenas, kāds ir nobraukums. Tad tu sāc palasīt internetā kaut kādus blogus, paskaties. Nē, pilnīgs muļķības. Es ieju salonā un pasaku šito. Tas ir atsevišķiem, varbūt privileģētiem cilvēkiem ir šī iespēja, ka tu vari iet. Tieši to, ko es ieraugu, man patīk krāsa, es saku, hei, šito. Tad varbūt šis piemērs bija tāds ļoti personīgs. Bet tas, ko es gribu pateikt, kad mēs ar kaut kādu zinātnisko domāšanu saskaramies ikdienā. Vienalga, pieņemot arī gauži ikdienišķus lēmumus. Tas nav tikai, kad mēs tagad sēdētu tur kaut kādus astrofizikas vienādojumus rēķinātu brīvajā laikā. Un man liekas, šo zinātnisko domāšanu ir vērts iesēt cilvēkos pēc iespējas agrāk. Ja? Šī zinātkāre pret zināšanām, arī kritiska spēja izvērtēt kaut ko, spēja analizēt to, spēja saprast un spēja interesēties par kaut ko, varbūt arī ārpus tās savas tēmas. Tā kā jāsāk agri. Tas, man liekas, tas galvenais atslēgas punkts, kāpēc, jo cilvēki daudz, piemēram, salīdzina Latviju ar Igauniju, ja, un tad ir jautājums, kāpēc Igaunijai, piemēram, iet labāk zinātnē? Nē, Igauniem viss ir labāk, arī kaimiņi ir labāki. Jā, ļoti iespējams, bet es domāju, viena daļa no šīm zinātnes atslēgām ir tas, ka viņi ļoti agri saprata tas, kad ir jāieinteresē bērni, ja, ir jābūt aktīvai komunikācijai, ir jābūt aktīvai izglītībai par to, ka mēs strādājam ar bērniem, lai viņi izaug arī par zinātkāriem pieaugušiem, kas tālāk šīs zināšanas var izmantot principā jebkurā sfērā. Es sapratu. Vienādi sakot, 2018. gadā tu esi parādījis ļoti labus rezultātus, tu esi kļuvis par Science Slam uzvarētāju. Par naudu mēs nerunāsim, kur tu izdarīja naudu. Bet tas arī bija kaut kāds vēlme pašam parādīt to, ka tu arī spēji komunicēt zinātni ar cilvēkiem. Vai kas bija tā motivācija, kāpēc tu piedalījies? Un es, godīgi sakot, redzu tevī zvaigzni. Ka tu varētu vadīt podkāstu, varētu tiešām jauniešus ievilkt tajā zinātnes nozarē. Tu esi gatavs to darīt nākamos 33 gadus? Kaut kādā ziņā jau es to daru. Es patiesībā katru gadu ļoti aktīvi sadarbojos ar, man liekas, Cēsu valsts ģimnāziju, kur es paņemu kādus 2 jauniešus, kas vasarā brauc pie manis izstrādāt savu pētniecisko darbu un cenšas kaut ko jaunu un foršu izdarīt. Tā jau nav, kad es esmu nogājis no šīs skatuves nost, un es patiesībā kādreiz, tas varbūt manā CV nav ierakstīts, bet es kādreiz ļoti aktīvi taisīju tādus ķīmijas eksperimentu šovus. Varbūt kāds zina, kas ir animators. Animators ne tas, kas taisa animācijas filmas, animators ir bieži vien tas, kas ierodās uz bērnu ballītēm, saģērbies visādās smieklīgās tērpos. Harijs Poters, Miki Mausis vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad izklaidē viņus. Un līdzīga lieta bija arī ķīmijā, kad es braukāju apkārt ar dažādiem ķīmijas eksperimentiem, piedalījos gan bērndārzu izlaidumos, skolu izlaidumos, pat korporatīvos pasākumos, dažādām auditorijām, lai cilvēkus kaut kādā ziņā iedvesmotu uz to ķīmijas patikšanu caur tādu eksperimentālu prizmu, kas gan varbūt uz manu pašu bērnībā ne tik ļoti strādāja, bet tajā brīdī, kad tev ir 20, 30
priecīgi spiedzoši bērni, kuri skatās, kā tur, nezinu, no šķidrās slāpekļa nāk dūmi un kā tu vari taisīt pa muti kaut kādas dragona, kā saka, pūķa mutuļus. Tas, protams, ir ārkārtīgi aizraujoši. Kurā gadā tas bija? Tas bija, kad es biju students, aptuveni no 2012. līdz 2015. gadam. Ja tagad mums ir radušies tie zinātnes centri, kuros tur nedaudz tos eksperimentus tā kā Jā, tas jau arī nebija nekas jauns. Tas bija, to jau cilvēki bija darījuši pirms tam. Mēs vienkārši arī, kad tāda maza grupiņa cilvēku pārņēmām to darbu. Kādreiz bija tāds zinātnes centrs Zili brīnumi, Tomķim Aldim Kalniņam un sadarbībā ar šeit pašu cēsnieku Paulu Irbinu. Un es tur arī darbojos. Un tur tiešām bija... Covids bija tas, kas izbēr. Jā, tā ir. Jā. Labi, bet mēs par Covidu ne. Jautājums no šodienas, pēc 5 gadiem, kur tu sev redzi? Ko tu gribētu tā kā... 5 gadi varbūt bija īsi, 7, 10. 5, 7 gadi... tas ir jautājums, ko es pats sev arī regulāri uzdodu. Atbildam kopā. Atbildam kopā. Jā. Ja godīgi, man nav tāds skaidrs atbildes. Noteikti, kad kaut kur varbūt šajā zinātnes hierarhijā atrostoties mazliet augstāk barības ķēdē, noteikti. Es vakar prasīju Danielai Godiņai, cik jānovāc. Viņa teica tā ļoti delikāti, jāapiet. Kas ir tas, kas tev tā kā barības ķēdes, gan skarbi? Barības ķēde nozīmē tas, ka, protams, katram zinātniekam ir kaut kāds savs karjeras posms. Piemēram, tagad es salīdzinoši nesen pabeidzis doktora grādu, jau varbūt mazliet senāk. Man ir savs projekts, es varu nodarbināt savus studējošos, bet es noteikti gribu, lai šī tendence uz izaugsmi arī turpinās, lai ir iespēja attīstīt tās savas idejas un attīstīt viņas primāri Latvijā. Tas, kas mani varbūt satrauc tā tendence, ko es arī nenosodu, tas, ka ļoti daudz spējīgi jauni zinātnieki izvēlās savu karjeru saistīt ar ārvalstīm. Ja? Un es domāju, ka pašreiz Latvijā mēs esam ļoti labā situācijā, lai to arī nedarītu, tāpēc, ka pateicoties Eiropas finansējumam, mēs esam uzbūvējuši skaistas mājas, mums ir izcila. Ne visiem, bet lielai daļai tā tomēr ir arī bijis. Ja mēs salīdzinām kaut vai kādu situāciju bija pirms 10 gadiem, mums ir ārkārtīgi laba infrastruktūra, bet kas mums bieži vien trūkst? Mums trūkst jaudīgu cilvēku, kas spēj šos te rīkus izmantot. Bet tad tie jaunieši, kuri bija pie tevīm atbraukuši vasarā, izstrādāja kaut kādas projekts. Tev ir kaut kāda sistēma, kurā tu viņus var iepludināt, lai viņi neaizbrauktu uz ārzemēm, bet tu viņus izaudzinātu. Tā kā un viņi nonāk pie tevis tur pēc, nezinu, cik 10, 15 gadiem, un tu, atceries, es vasarā biju pie tevis, un tu mani ievadīji šajā visā. Jā, tas jau paši jaunieši, ne. Cik es zinu, patiesībā neviens no jauniešiem, ar kuriem es esmu pašlaik vadījis zinātniskos darbus, nav savu nākotni saistījis ar ķīmiju. Viņi lielākā daļa aiziet vai, piemēram, uz... Pedagoģija matters. Nē, es patiesībā diezgan pragmātiski pieeju tam. Es uzskatu, ka ķīmija nav visiem. Es neuzskatu, ka ir nepieciešams lobēt, ka tagad visiem ir jāmācās, jo tagad ir Latvijā šī tendence, kad visiem ir jāiet STEM. Mums būs tagad obligātais fizikas eksāmens, mums būs kaut kas tāds, un mēs tagad visus piespiedīsim mīlēt ķīmiju, matemātiku, fiziku un bioloģiju. Tā nenotiks. Tā nevienā valstī līdz šim īsti nav noticis. Es domāju, ka cilvēkiem ir jābūt diezgan brīvprātīgam šim piekrišanai uz to, ko viņi grib un kas viņiem patīk. Jā, protams, ir jāstimulē, lai šis procents, kas izvēlās šos eksāmenus, ir pēc iespējas augstāks, un to var izdarīt principā tikai ar labiem un jaudīgiem skolotājiem. Tā ir, man liekas, nākamā problēma. Bet, kā tu teici, šeit jau mēs esam nevis, lai čīkstētu. Līdz ar to man nav nekādu pārmetumu tam, kad jaunieši neizvēlās savu karjeru saistīt ar zinātni. Un tas arī pilnīgi normāli, ja viņiem ir jāpadomā, jo tā karjera viņai jau nav viegla. Tagad atskatoties, man viņš šķiet varbūt netik grūta, kā man likās doktorantūras laikā, bet doktorantiem prošiem tagad ir tādas sajūtas, ka diezgan drūmi, ja? Ir diezgan drūmi, ja? Nākotne ir drūma, tagadne ir drūma, pagātne liekas diezgan varbūt saulaināka, un tad tu nesaproti, kur iet tālāk. Bet tu zini, kā teici? Jā, kungs ļoti labi patiesībā pateica, ka tas ir viens no šiem te varbūt tādiem lielākajiem šķēršļiem mūsdienu zinātnieku karjerā, kad ja kādreiz tik tiešām finansējums bija salīdzinoši stabils, problēma varbūt bija tas, ka tu nevari tik brīvi izvēlēties, ko tu pēti, tad tagad ir varbūt pilnīgi apgriezta situācija, tu vari salīdzinoši brīvi izvēlēties, ko tu gribi pētīt, bet tev ir
pietiekami spējīgam, lai tu spētu pats autonomi piesaistīt šo finansējumu. Jo Es tāpat atkal- tev neviens nenāk, kad tu saki, Jā. nu, tu tā izskaties tāds daudzsološs džeks, mēs tev tagad iedosim finansējumu, nu, dari kaut ko. Jā. Mēs pēc 10 gadiem tiekamies, jā? Nu, tā nav. Bet es tad nedaudz ne tevi oponēšu, bet pajautāšu, vai tiešām tu uzskati, ka zinātniekam pašam būtu jāmeklē resursi? Jo daudz zinātniekus, kurus es esmu satikusi, viņš ir zinošs tajā savā konkrētā lietā, ko viņš pēta. Nu, piemēram, tur par tām pelēm sēnēm, piemēram. Ja? Bet ir arī cilvēki, kuri mācās vadību, finanses un tam līdzīgi. Kas ir tā problēma? Kur nav tas tilts, kur neveidojas tas tilts, lai tie cilvēki satiktos un vienkārši viens otru atbalstītu? Ja, es atkal gribētu runāt kaut kādās analoģijās sportā. Es esmu arī daudz domājis par šo, kā šo sistēmu varētu teorētiski uzlabot. Un es uzskatu, ka mēs kaut ko varam mācīties no sportistiem, kad sportists bieži vien pats nemeklē šo klubu, nemeklē finansējumu, nemeklē pārējās lietas. Bet Latvijā mēs iedomājamies, ka zinātnieks pats meklēs, un to arī turpina darīt. Un es domāju, ka tas, kas mums arī Latvijā trūkst, ir tādu labu zinātnes administratoru. Proti cilvēku, kas spēj saskatīt talantu citos, spēj atrast, kur šo talantu nolikt, un spēj atrast laiku, lai piesaistītu, teiksim, finansējumu. Man tev jautājums, jo man liekas, ka tu esi tāds sarunu partneris, kas zina atbildes uz visiem jautājumiem, un tāpēc es izmantošu tevi kā orākulu, ka pajautāšu. Ko darīt ar cilvēkiem, kuri paši sev netic? Nu, viņi ir tā kā zinātnieki, bet viņi paši sev netic. Un tad parādīt otram, ka notici man ir vēl grūtāk. Nu, kaut kādā ziņā jau tas arī normāli neticēt sev. Tajā brīdī, angliski ir tāds vārds, man liekas, ignorance, kurā tu nespēji objektīvi novērtēt to, cik patiesībā tu esi zinošs vai neesi zinošs. Un varbūt ir labi, ka tev ir kaut kāda zināmā ziņā neticība sev. Cita lieta, ja šī neticība paralizē tevi un tu neko neizdari, tas jau ir cits stāsts. Bet kaut kādā ziņā saglabāt tādu kritisku attieksmi pret lietām, kuru tu dari, ir noderīgi jebkurā profesijā, neatkarīgi no tā, vai tu strādā aptiekā, es strādāju laboratorijā vai dari jebkādas citas lietas. Un, man liekas, labi, ka ir cilvēki no malas, kas spēj varbūt uz tevi labāk paskatīties, ieraudzīt tos tavus stipros punktus un zina, kur novirzīt šo potenciālu un enerģiju, ko tu ikdienā dari, lai sasniegtu pēc iespējas labāku maksimumu. Nu, labi, es padomāšu par šo. Man jautājums, un tas ir viens no pēdējiem jautājumiem. Tagad tu kļūsti par premjeru. Ko tu izdarītu? 3 lietas. Savā nozarē. Es tev neļaušu par citām nozarēm tur burties, bet ko tu izdarītu? Savā nozarē tas ir tikai zinātnē, ja? Jā. Tuvāk pie savas tās drošības, pārtikas drošības, ūdens drošības. Par pārtikas drošību, tur es varbūt tik daudz nekomentēšu. Es esmu premjeras, es drīkst darīt, ko es gribu. Šajā brīdī šīs atļaujas man ir dots. Saprast to, ka tas mūsu zelts varbūt ir nevis mājas un instrumenti, bet cilvēki, jo mūsu ir diezgan maz. Un mums ir jāspēj investēt cilvēkos un jāspēj uzticēties cilvēkiem. Pat, ja ir kaut kāda, neticība par kaut kādu resursu pareizi izmantošanu. Jo bieži vien ir situācija, kad tas nav tikai manā nozarē, tas ir ļoti daudzās pētniecības nozarēs, un ne tikai pētniecībā, kad ir kaut kāds skaista māja, dārgs instruments un cilvēks, kurš ir pilnīgi neapmācīts un pilnīgi ar ļoti zemu atalgojumu. No viņa sagaida, ka viņš tagad radīs brīnumu lietas. Tā tas nekad nenotiks. Un to mēs varam arī redzēt, ka mums ir ļoti sarežģīti piesaistīt kvalificētu ārvalstu personālu vai atvilināt atpakaļ uz Latviju diasporas latviešus. Bet kas jādara tieši? Tā problēma jāmaina fokus uz to, ka cilvēks ir vērtība. Vērtība nav tikai dzelža infrastruktūra, vērtība ir cilvēks, un tā ir galvenā vērtība, uz kā arī viss turēsies. Es domāju, tātad vispār pieņemt, mēs zinām, cilvēks ir vērtība, bet ko tu kā premjeras tieši darītu? Pirmā lieta. Rītā sākās tavu darbdienu, pasaka, pirmā lieta. Cilvēks ir vērtība. Kas jādara? Algas? No naudu nevar visus jautājumus atrisināt. Tas, protams, ir ļoti, kā saka, vilinoši risināt visu, tikai mēs iedosim vairāk naudu. Tās naudas ir tik, cik ir. Vienkārši tā vide visi būtu kaut kādā veidā Jā, vide, bet, ja par to pašu zināt, mēs runājam, mums ir jāsaprot, kur mēs tos cilvēkus zaudējam. Kur ir tie kritiskie posmi, kur ir jāuztaisa vai īslaicīgs ielāps un ilgstermiņā jāsalabo šī tekošā truba. Es redzu, ka kritiskais punkts ir tajā brīdī, kad cilvēks pabeidz doktorantūru.
Jo Latvijas tagad akadēmiskais modelis mums ir kaut kādā ziņā tiek labots, un tur es varu uzteikt arī gan ministrijas, gan valdības darbu, bet ilgstoši bija situācijas, kad mums ir tāds milzīgs rops, jā, tāds, teiksim, tāda upe, kas peld pa vidu bez tilta, kur cilvēks pabeidz, jā, upe plūst, un tam cilvēkam ir jāpārpelda viņam pāri, kad cilvēks iegūst doktora grādu, ko viņš var darīt tālāk, viņam jau būtībā ir jākļūst par tādu kā laboratorijas vadītāju un jāspēj pašam piesaistīt finansējums. To ir ļoti grūti sagaidīt no tikko svaiga doktora grāda ieguvēja. Es pateiktu, daudzos variantos tas ir ļoti mokoši un cilvēki neizturēja to spriedzi. Un tad ir tāda dabiska atlase rodas šajā barības ķēdē, ka tad tur pārīts, kā saka, izmūk, kas spēja varbūt to izdarīt, un tad pārējā daļā sanāk domāt, ko tālāk. Ja, un tad ir jābrauc uz ārzemēm, jāiegūst tur postdoktorantūras kaut kāds projekts, un tā jau lielākoties šie cilvēki arī paliek, jo viņi ir nostabilizējušies tur, kur ir kaut kur šis tilts eksistē. Ja, un šis karjeras modelis ir noteikti jāslabo. Jā. Tas nozīmē, ka tu tagad arī, tu pasaki, ja cilvēks pasaka, man ir projekts, viņš ir tā kā atslābis uz 3 gadiem vai atslābis uz 4 gadiem, un tad atkal viņam tuvojās tā 4 gadu posma noslēgums, tad viņš atkal sāk ātrāk kalpot un meklēt resursus. Ja? Lielākoties, jo viņš nav atslābis nevienā brīdī, tāpēc, ka viņš ļoti labi saprot šī projekta beigšanās termiņa neizbēgamību, un tas nozīmē, ka viņam ir visu laiku jādomā par to, kas būs tālāk. Un īpaši, ja tu, piemēram, esi jau nonācis augstāk, kad tev ir sava laboratorija, ka tev ir jau jārūpējās par tiem cilvēkiem, kurus tu esi nodarbinājis, un viņiem ir nepieciešama šī stabilitāte, ne tikai tev. Un tad ir tiešām jādomā jau ne tikai 2, bet pat 5 gadus uz priekšu, kas būs tie projekti, kas būs tie uzsaukumi, kādas idejas mēs virzīsim, kur katrs cilvēks tiks nodarbināts un kā nodrošināt to, lai nerodās šie vājprātīgie pārāvumi, kad, teikšu, uz pusgadu vienkārši nav finansējuma. Ja. Labi. Un tad pēdējais jautājums būs par to, ja tu rītā vienkārši iziet un tev būtu pilnīgi brīvība darīt, ko tu gribi. Ko darīt? Rītā man rīt būs pilnīgi brīvība patiesībā. Ko es darīšu? Pavadīšu laiku ar sievu un meitu. Mēs varbūt aizbrauksim kafejnīcā iedzert kafiju, apēst brokastis, tad mēs varbūt iziesim pastaigāties, aizbrauksim pie vecvecākiem. Tā būs mana rītdiena, svētdiena, mana brīvība, jo es domāju, katram mums ir kaut kādā ziņā brīvība. Tas nozīmē, ka cilvēks, ķīmiķis, nekas tev netraucē darīt lietas, kuras ir patīkams un foršs, tad arī zinātnieki var darīt lietas, kas ir... Vai tad ir domāts, ka zinātnieki nedrīkst darīt lietas? Ir tādi tabū, cilvēki domā, ka ķīmiķi vai kaut kādi zinātnieki, ka viņi ir tādi kaut kādi savādāki un ka tur ir kaut kādas... Tas kā ķīmiķis, darba vadītājs man ieslēdz laboratorijā un vienkārši durvis atslēgu izņem ārā no durvīm un es tur vienkārši palieku un tad es uzražoju savus pētījumus un tad man palaiž brīvībā. Es negribu radīt tādas neērtas situācijas, vienkārši vēlos iedrošināt citus cilvēkus saprast to, ka tā nav nekāda Wonderland kaut kur prom no reālās dzīves, ka tā ir arī vienkārši interesanta, aizraujoša dzīve, tā zinātne un tā ķīmija un viss tas, kas tur notiek. Tā var teikt, pa lielam jau tas ir, to var arī tā visam pragmatiski pieiet un teikt, ka tas ir darbs. Tas cilvēki grib kaut kādā ziņā mistificēt zinātniekus, ka tas ir kaut kāds īpašs dzīves stils. Ja cilvēki, viņi dzīvo zinātnē, tas ir viņu aicinājums. Viņi ir 10 centimetrus virs zemes. Vai arī 10 centimetrus zem zemes, to mēs tā nezinām, kur viņi atrodas. Bet tas ir darbs, un ļoti daudziem cilvēkiem tas ir darbs, un mūsdienās tas ir normāli, jo ir jāsaglabā šis balanss starp to, kas notiek ārpus darba un kas tev norisinās darbā. Un to arī nevajag cilvēkiem patīk glorificēt to, kad cilvēks pārstrādājies, viņš nāk sestdienās, svētdienās. Es atceros, kad es vienā institūtā pastrādāju, un tur atbrauc džeks no Amerikas Savienotām valstīm, viņš bija tikko pabeidzis doktora grādu, un viņam tur prasa, kā tev gāja, un tā, un viņš saka, normāli, jā, mēs tur 6 dienas nedēļā, 12 stundas vienkārši kapājām, visu laiku, tad 3 gadus vienkārši nomaucu, un visiem tāds, wow, vecīt, šis ir labais, jā, mums arī tā vajag, nē, mums tā nevajag, tas ir kaut kāds pilnīgi neilgtspējīgs nonsens manā skatījumā, tu vari īslaicīgi no cilvēka izspiest kaut kādas pēdējo dzīvības sulu, bet kur tad viņš liksies pēc tiem 3 gadiem, viņam viss būs noriepies.
Tā kā kaut kādā ziņā es teiktu, ka vajag attālināties no šī stereotipa, ka zināt, tas ir aicinājums, tas ir vesels sauciens. Nē, tas arī kaut kādā ziņā ir darbs, kas ir jāizdara. Ja? Un to var darīt cilvēki, arī kuriem varbūt šajos rūpnīcas iestatījumos nav sajūta, ka es esmu gatavs ziedot tagad visu savu dzīvi, lai darītu to vienu lietu. Nē, varbūt 10 gadus to padarīs, var pēc tam, nezinu, pārvāksies uz cēsīm un audzēs puķis dārzā. Arī būs forši. Tieši tā, vai kartupeļus priekļos. Jā, kartupeļus arī var audzēt, tieši tā. Jautājums, vai ir kaut kas, ko tu gribētu pateikt, izmantojot šo iespēju, ka tu esi uz skatuves, pasaules mazākās skatuves? Un es nepajautāju, bet tu gribētu, lai izlaužās. Jā, es jau varbūt būtu cerējis, ka būtu mazliet vairāk jauniešu, kuri pašlaik svārstās par savām izvēlēm un tam līdzīgi. Mazbērni, ļoti labi. Es teiktu, ka nav jābaidās no tās zinātnes, kad arī tagad situācija patiesībā Latvijā nav slikta. Visa tā čīkstēšana par naudu jau mazliet samazinās arī tagad, ja tu esi gatavs darboties un ja tu nonāc diezgan normālā vietā, tad šeit pat Latvijā zinātni var radīt un nodarboties ļoti labā līmenī, un tu nejūtīsies ne par gramu sliktāks kā rietumu valstu pētnieki. Un es domāju, ka no tā nav jābaidās. Tas nav tā, ka tiklīdz tu aizēji kādā studiju programmā, kas ir saistīta ar zinātni, tad tev uzreiz uzliek krustu, kad visa tava dzīve ir maznodrošināta, un tu tagad ziedosies. Tā vairs nav. Tu vari atļauties svētdienās apēst krosānu un iedzert kafiju. Labi, mēs dzirdējām, ka tev garšojot vienkārši kafiju. Jā. Es ceru, ka tur ir droša kafija. Narvisens tev dāvina krūzīti. Super. Ar tavu mīļāko dzērienu. Un Ingu, paliec ar mums, paliec ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību. Tas brīnišķīgs resurss. Jā, paldies, Rasmu, par foršo sarunu. Jā, paldies tev. Foršs. Paldies.